Jau 9. mēnesi es publiski investēju kapitāla kodā portfolio. Mana stratēģija ir, ka es investēju caur krājplāniem, kuriem nav transakcijas maksas. Tas ir plus, bet mīnus, ka tas tiek izpildīts konkrētā datumā. Un tā kā kurs ir svārstīgi, jo tā ir kursu daba, tad dažreiz krājplāni varbūt neizpildās pašā labākajā brīdī, bet, ja skatāmies uz ilglaicīgām investīcijām, tad galvenais ir sākt regularitāte un pieturēties pie noteiktām stratēģijām. Tāpēc šodien es savas izvēles paskaidrošu pēc diagrammu tehniskā izvērtējuma. Kādas tieši bija manas izvēles un kāpēc, skaties šajā video. Atgādinu, ka šis nav investīciju ieteikums, ka tas vairāk ir uzaicinājums diskutēt par manām izvēlēm, jo pat, ja tu atdarini tieši manus ieguldījumus, manus soļus, tad citā laikā pie cita brokera, kurš, piemēram, par transakcijām ņem augstas maksas par transakcijām, rezultāti būs pavisam savādāki un ieguldīto līdzekļu vērtība var krietni samazināties, kā arī, ja kaut kas ir kāpis pagātnē, tas nenozīmē, ka tas notiks tā arī nākotnē. Šeit tu redzi manu Trade Republic portfolio pēdējās aktivitātes. Šeit tikko ir bijušas dividendžu izmaksas, un sāksim ar Nvidia. Es patiešām šomēnes izvēlējos ielikt mazu summu Nvidias akcijās, jo tur tikko bija akciju sadalīšana. Tomēr šāds iekāpšanas brīdis ir problemātisks. Šobrīd atrodos TradingView pārskatos. Tas, ar ko es parasti sāku, ir indeksu pārskati. Šeit, piemēram, S&P 500. Un es parasti skatos mēneša griezumā, lai redzētu kopējo trendu. Šeit ir redzams, ka kopējais trends iet uz augšu. Lai arī šobrīd situācija ir stabila, mēs redzam, ka vēsturiski neviens kurs nav palicis augšā bez korekcijas. Pēc, ja veidojās šāda situācija, kur mēs atrodamies visu laiku visaugstākajā punktā, tad tas nav reāli, ka kurs vienkārši tikai kāps, ka indeksa vērtība tikai kāps un kāps. Ir jābūt korekcijai, un ja mēs paskatāmies vēsturiski, ja, tad iepriekšējā korekcija bija 23. gada jūlijā, apmēram 11%. Pirms tam, sākot no 21. gada decembra, 27%. Pirms tam šis izskatās pēc koronas kalniņa. 29%. Tātad, lai arī līknes pie stabiliem indeksiem un pie stabiliem uzņēmumiem ilglaicīgi kāp, vienmēr ir šīs korekcijas. Un Nvidia. Tie, kuri šobrīd iegādājās Nvidias akcijas, ir jāsaprot, ka kas tiek izdarīts visaugstākajā punktā. Tajā pašā laikā Nvidia šobrīd ir kļūst par vērtīgāko uzņēmumu akciju tirgu, un tikko ir bijusi akciju sadalīšana, tāpēc kursa attīstība ir vēl iespējama, bet pēc kāpuma vienmēr seko arī korekcija. Šis ir mēneša griezums. Paskatāmies to nedēļas griezumā. Pat pie liela kāpuma ir šīs kursa korekcijas. Tā pēdējais bija šī gada mārts. Un šī gada martā kurs pakritās pa 19%. Paskatāmies vēl vēsturiski. 23. gada augusts, kurs pakritās atkal par 19%. Tā ir viena lieta,
līdzīgi kā cilvēku raksturiem, arī līknēm ir savi raksturi. Un, ja mēs vairāk kārtīgi redzam līdzīgus kritumus, tad mēs varam pieņemt, ka nākotnē būs arī līdzīgi kritumi. Tātad teorētiski šeit varētu sagaidīt kritumu līdz kādiem 116, tas man te ir dolāri, jā. Man bija atsevišķs video par akciju sadalīšanu, kur es ņēmu uz Nvidijas piemēra, tātad vēl pāris nedēļas atpakaļ, un tur mēs bijām pie cenas ap 1000, un šeit tu redzi, ka pēc akciju sadalīšanas visas cenas tiek pārdalītas un tiek pielāgota arī visa vēsturiskā līkne. Tātad šeit burtiņš, tā bija akciju sadalīšana. Tāpēc es pret saviem principiem neinvestēt augstākajā punktā, tomēr izlēmu šajā brīdī nopirkt mazu daļu Nvidijas akciju. Tātad tu redzēji, tie ir 35 eiro, kas ir iespējams caur krājplānu, un attiecīgi skatīties, kā veidojās situācija un uz to reaģēt. Kāda ir tava pieredze ar Nvidiju, vai tā bija jau tavā portfolio, vai tu saņēmi 9 jaunas akcijas? Nākamā akcija, kur es caur krājplānu iepirku daļas, ir Volkswagen. Iemesls, kāpēc es caur krājplāniem sāku likt Volkswagen, ir tas, ka Volkswagen akciju sabiedrība ir ļoti plaši diversificēta un šobrīd atrodas pie vēsturiskās atbalsta līnijas. Un tieši caur krājplāniem es vislabāk varu regulēt vidējo pirkšanas cenu, ja iekāpšanas brīdis nav bijis pats izdevīgākais. Tāpēc pie Volkswagen es šomēnes nopirku mazliet vairāk caur krājplānu bez transakcijas maksām nekā iepriekšējā mēnesī. Nākamais ieguldījums bija Cisco Systems. Mēneša griezumā mēs te redzam kāpumu, bet tā tad pirmais pirkums caur krājplānu bija apmēram šeit, 25 eiro, un tagad es iekāpu ar 35, kas izlīdzināja vidējo pirkuma cenu, un caur šo te kāpumu es šobrīd esmu smukā plusā. Cisco ir stabilas fundamentālās vērtības, un Cisco piedar arī pie stabiliem un labiem dividendžu maksātājiem, un arī cena vēl šobrīd nav pārāk augsta. Tātad Cisco maksā šobrīd 36 eiro centi par akciju. Un ceturtais ieguldījums man bija Bank of America krājplānā, un šeit arī kurs ir diezgan augstu, tāpēc es mazliet samazināju attiecīgo ieguldījumu summu salīdzinājumā ar iepriekšējiem ieguldījumiem. Tātad caur krājplāniem Volkswagen 20 eiro, Bank of America 12 eiro, Cisco Systems 3,5, Nvidia 3,5. Jā, un seko līdzi, lai skatītos, kā manas izvēles atspoguļojas manos rezultātos. Un tagad tu varbūt kādu laiku jau seko līdzi un domā, es arī gribētu pamēģināt, vai arī tu esi jau pamēģinājis ar īsto naudu un sadedzinājis naudu, un man tev ir piedāvājums, kā būtu, ja tu visas šīs iemaņas un stratēģijas iemācītos spēles veidā, kurā attēlo reālo situāciju, reālos kursus biržās, bet tev ir spēļu nauda. Un tas sanāk, tu neriskē ne ar ko, vienkārši mācies stratēģijas un izmēģini un skaties, vai tas priekš tevis darbojās. Vēl vairāk šo spēli mēs spēlējam kopā ar citiem dalībniekiem, un katrs dalībnieks pamato savu izvēli, un vienreiz mēnesī mēs skatāmies labākos rezultātus, jo tiem ir vērts pievērst uzmanību, un sliktākos rezultātus, jo tieši tie, kuri ir izdarījuši sliktākas izvēles,
ir vērts paskatīties, kā to situāciju ir iespējams izmainīt. Un tas viss ilgākā laikā. Tu spēlē šo spēli, kamēr uzvari, vai arī kamēr uzskati, kā visu esi apguvis. Tas ir kā braucot ar mašīnu, neviens neļaus tev ar ekskluzīvu mašīnu traukties pa maģistrāli, pirms nav apgūtas pamata iemaņas. Un mēs zinām, ka psiholoģijā vislabākais veids, kā apgūt jaunas iemaņas, ir spēle. Un pie tam ar šo spēli tu ne ar ko neriskē. Vienkārši mācies spēlējoties, ieraudzīt, kādu ir tavi rezultāti. Jo problemātika ir tajā, ka lielākā daļa cilvēku, kad sāk interesēties pa akcijām, it kā būtu zemapziņā ieprogrammēti, pieturās pie vienas stratēģijas - iemest lielu summu tirgū un tad lūgt Dievu, lai kurs kāpj. Protams, tā arī ir stratēģija, bet es domāju, es kādā no nākamajiem video tev parādīšu, kāpēc tā ir neefektīva stratēģija un kā situācija mainās, ja mums ir konkrēts plāns, ko mēs darām. Ja gribi piedalīties šajā spēlē, raksti man uz kapitālakods@gmail.com un jā, mēs tiksimies otrajā pusē. Bet citādāk es tev, protams, novēlu, lai tavs portfolio vienmēr iet plusā.